kūpinātu zivs ar mārutkiem. Labdien! Šodien mēs pagatavosim 3 dažādas parastā rosola versijas un iepazīsimies ar rosola sastāvdaļām. Tātad mūsu pamat sastāvdaļas ir kartupeļi, burkāni, zirnīši, marinēti gurķi, olas un, protams, arī desa. Mērcei mēs izmantosim majonēzi un mazliet skābo krēmu. Sākam mēs ar pirmo mūsu alternatīvo rosolu, un tas šoreiz būs ar marinētām sēnēm un kūpinātu sieru. Tas, ko mēs šajā reizē aizstāsim no klasiskā rosola, būs marinētie gurķi, un to vietā mēs liksim marinētas sēnes. Pieliksim arī kartupeļus, burkāni, pāris ēdam karotas zirnīši. Zirnīšus šoreiz likšu vismazāk, jo viņi ar savu garšu man nomākstās sēnes un kūpināto sieru. Tā, un pat pēdējais mēs pieliksim desas vietā kūpinātu gaļu, cik mums ir arī kūpināts siers. Nākamā versija mums būs absolūti veģetārs rosols. Šeit man ir jau krāsnī cepts pastinaks un selerijas sakne. Te man ir arī tvaicētas bietes. Mazliet burkāni. Pievienojam arī kartupeļus. Nākamais arī ola. Un, protams, majonēzē. Šai versijai pieliksim mazliet skābo krējumu arī. Tā, un mūsu pēdējā versijā mēs klasisko desu aizstāsim ar kūpinātu zivi, un tāpēc arī nomainīsim parasto majonēzi uz mārutku krēma mērcīti. Tā, uztaisīsim mārutku mērci. Te man ir mārutki, skābais krējums. Vienu ēdumu karotu majonēzes arī pieliksim. Pagatavojot visas šīs rosola receptes, jūs varat uzaicināt ciemos jebkurus savus draugus, gan tos, kuri ēd zivi, gan veģetāriešus, gan tos, kam garšo kūpinājumu.